Sarunas Bēniņos. Hei visiem! Šodien ir iznākusi jauna podkāstu epizode, un pie mums šodien viesos ir Paula. Jau. Un, protams, mums pievienosies vēlāk arī vēl viens viesis, bet to mēs atklāsim nedaudz vēlāk. Tātad, kā jau katru reizi, mums ir tradīcija iesākt podkāsts ar jaunumiem, kas ir skolā notikuši Vai arī notiks? Jā. Un pirmais, ko mēs varētu tā riktīgi izcelt, būtu Ziemassvētku balla. Ja nemaldos, tas bija 19. decembrī. Jā. Jā, 19. decembrī. Tā bija 9. līdz 12. klašu balla. Jā, mums bija DJs. Mums vēl pašā sākumā spēlēja kvartets no 10. klases, un milzīgs viņiem paldies, kad viņi vispār akceptēja šo. Viņi ļoti, ļoti skaisti nospēlēja. Arī DJs bija ļoti, ļoti foršs. Jep. Kā arī, protams, liels paldies mūsu sponsoriem Ausmeņu kebabam, Teiks Ezītim un Ezīšu kofīšopam, jo pateicoties viņiem mums bija dāvankartes. Kā arī, protams, mums viesos ir Paula, viņi apmeklēja šo balli. Paula, kā tev patika? Jā. Īsumā varbūt pastāst, kas tev patika, kā bija. Nē, man patiešām patika sanāk tas dreskots. Man liekas, ka būtu interesantāk arī nākamreiz varbūt uztaisīt vairāk ballas ar tādām tēmām, tādiem tā kā inčīgiem. Kaut kādu specifisku lietu pieņemsim? Jā, kaut ko tam līdzīgu. Jo tā atnāk, un tad visi vienkārši, piemēram, saģērbušies tā fancy, kā mums bija, smalki, jā. Tas uzreiz visu padara tādu foršāku un tādu. Tā kā uzreiz ir cita enerģija, un tā kā vispārējais, tā kā man patika. Super. Kā arī pavisam nesen, 15. janvārī, mums bija Nacionālā cepuru diena, mēs atzīmējām. Bija atļauts visiem vilkt uz skolu cepurus. Vienīgā diena, ka varēja vilkt cepurus, jā. Teiksim tā, neievērot iekšējās kārtības noteikumus. Jāsaka godīgi, mēs pamanījām diezgan daudz un interesantas cepurus. Kā arī 17. februārī pirmklasnieki svinēs savu 100. dienu skolā. Viņiem būs dažādas aktivitātes, parādīs, ko jau ir iemācījušies. Un 12. februārī būs balla, ne balla, bet ballīte 6. līdz 8. klašu skolēniem, kur, teiksim tā, atzīmēs Valentīna dienu. Un tālāk mēs varētu turpināt jau ar mūsu tēmām. Ar mūsu viesi. Un kas mums šodien būs viesos, Emīlija? Un šodien mums viesos būs skolotājs Zintis Žvarts. Labi. Kā iet pa dzīvi vispār? Nu, kolosāli iet pa dzīvi. Man bija vakar dzimšanas diena, man joprojām sveic visu dienu, vakardienu, vēl šodien dažas meitenes man uzdāvināja kaut ko. Tā kā brīnišķīgi. Starp citu, skolā notiek tagad pēdējā laikā tādas dažādas lietas. Mums ir kāda nojausma, varbūt, kas tāds aktuāls varētu būt skolā. Starp skolotājiem tāds varētu būt. Diez vai, jo es neesmu paigi te visas 5 dienas nedēļā šajā skolā. Es esmu tāds piebraucējs. Un līdz ar to es daudz ko neredzu. Man ir individuālās stundas, es neesmu bieži vien kādās sapulcēs un tā kā droši vien man nav jāuzsmas. Mums ir tāda aktuālākā tēma ir tas, ka Emīlija noskrēja 3 minūtēs aizskrēja līdz Latavu un atpakaļ. 3 minūtēs un 12 sekundēs. 3 minūtes 12 sekundēs, bet skolēs necēja, ka viņa 5 minūtēs. Viņa uzstādīja jaunu rekordu. Jā. Tās lielās pārmaiņas skolā, ja? Jā, tas ir ļoti svarīgi. Jo sanāk, pirms tam bija meitene, kura noskrēja 5 minūtēs. Tagad mums ir jauns rekorda titula ieguvējs. Tā kā katrs var sūtīt savus rekordus, cik ātrā laikā noskrēja. Ar video pierādījumiem. Es tagad pat tums, kamēr neviens neredz, es varētu pamēģināt, cik es varu noskriet. Varbūt man izdodās. Galvenais no 201. kabineta. No 201. No 201. Jā. Jā. Diezgan svarīgs aspekts. Jā, tas ir izaicinājums, es domāju, labiem sportistiem, futbolistiem visādiem. Jā, jo viņi vēl patikā pa ceļam, viņai bija jānopērk M&M pats viņas. Jā. Tas nebija tikai ar skriešanu. Tas bija ar pirkšanu. Tas ar visu pirkšanu 3 minūtes. Jā. Es gribētu to redzēt. Ir video. Varbūt, ka tu vēlreiz varētu mēģināt to izdarīt. Ak, Dievs, lūdzu, man joprojām kājas sāp. Tas bija, manām kājām tas bija izaicinājums. Es neesmu lielais skrējējs, bet,
Bet, ja godīgi- Iegājis vēsturē toties. Fakts. Bet, ja godīgi, mūsu skolās sāk diezgan aktīvi gatavoties konkursam no baroka līdz rokam. Mēs zinām, ka jūs arī grupām pasniedzat, tas kā skolotājs. Varbūt jūs varat kaut ko pastāstīt, kā notiek šī gatavošanās. Jā, nu, laikam pirmo reizi vispār manā karjerā ir tas vecumposms, ka ir 11. klase. Nu, tas ir tā kā vecākā grupa, kuriem jāsagatavo katrai grupai 5 skaņdarbi, no kuriem būs jāspēlē tie 2. Bet, principā, jābūt 5 gabalu programmām, pat cik man ir 2 ansambļi. 11. klasē, tad katram no viņiem ir jāsagatavo 5 skaņdarbu programmu. Tas man pirmo reizi tāds ir, bet viņi arī ir forši, un viņi ir lieli malači. Pagrabniekiem vispār tā nav problēma, un Rifs arī, ok, viņam arī būs. Nav šobrīd varbūt vēl, bet arī būs. Tas ir reāli izdarāms. Un tādu es savā karjerā tā īsti neatceros, jo vienmēr arī 11. klasi vienmēr tā, nu mēs jau vēl tur tā neesam, mēs ar pie jaunākās grupas vienmēr izšļūts ar tiem 2 skaņdarbiņiem. Bet šogad ļoti forši, ļoti labi malacīši. Viņi jau vispār ir malacīši. Viņi aizbrauc uz Ogri, nu tikai šīs 2 grupiņas no 11. klases un nospēlēja balli un izdarījās visu kaut ko tā kā forši. Diez vai es viņu vecumā kaut ko tādu varēju izdarīt. Bet tur vai tad grupā, kā tur bija tās, kuras spēlē 2 gadus gadījumā, jau kopā tām ir tikai... Jā, tā ir vecākā grupa, jā. Nu, viņi arī teorētiski ir. Viņi sāka jau 9. klasē, principā viņi sāka, tāpat kā jūs. Un tad 10. 11. viņiem ir jau vairāk kā 2 gadi. Bet parasti nevar izdarīt. Vienkārši nevar kaut ko tur samēģināt. Vienmēr, nu mēs jau vēl jaunākā grupa. Bet šogad viņi ir lieli malači. Ar citu, runājot par mūziku, tas tā interesants jautājums. Es nezinu, visiem skolotājiem mums diezgan interesē, kā aizsākās tā muzikālā dzīve. Tas ir tā kā man. Tā kā bērnībā. Es domāju, Tā kā bērnībā. Kas pavilk jūs uz to mūziku? Man jau pavisam vienkārši. Man tēvs bija kāzu muzikants, akordeonists un spēlēja visur, kur tikai var, visas dzimšanas dienas un kāzas. Un tik līdz es kaut kādā saprātīgā vecumā, tas ir 5 gados, ja es pareizi atceros, tad 5 gados es jau spēlēju kāzas 2 dienu. 5 gados? Jā, ar bunziņu piespēlēju tā. Jā, vispār bez variantiem gandrīz vai. Tas bija tā kā piespiedu kārtā vai arī vispār? Nē, tēvs vienkārši paņem man līdzi. Un, ja es tur daudzos, tad man kaut kas jādara. Tā kā ar bija tāds 3 stūrītes man bija, un tad man bija tāda bunziņa ar vienu kociņu un viss, un nevarēs tur grabināt kaut ko. Ir precīzi jāspēlē tā, kā jāspēlē. Nu jā, ok. Jā, un tad pēc tam uzdāvinu tādu mazu akordioniņu, tad es visas tās pašas kāzu, tās dziesmiņas visas mācēju nospēlēt. 5 gados? Nu, tad jau vēlāk droši vien. Nu, labi. Bet tā karjera tā, vienkārši vienos vārtos, tur nebija daudz izvēles. Kaut gan kaut kādā 6. 7. klasē, tad, kad bija, lauku skoliņā bija aptauja, un visiem vajadzēja rakstīt, pa ko te gribu kļūt, es gribēju kļūt par traktoristu. Protams. Labi, traktoristi arī visi vajadzīgi ir. džeki foršie spēlē, brauc traktoriem. Jā, bet, ja es pareizi taču saprotu, ka jūs saksofonu spēlētam. Pareizi gan, jā. Tas nevar būt. Tas tu nemaz tik labi man nepazīst. Klausies, nevar būt. Nē, es visu laiku jaucu, tā kā, es nezinu, kāpēc, bet man prātā nāk visu laiku klarnete. Nē, pareizi. Īstenībā tu daudz nekļūdies, jo muzikas vidusskolas es beidzu kā klarnetists. Tā arī ir. Un tad tikai tālāk izējot no vidusskolas, tad es aizgāju tādu saksofonu ceļu. Kādā veidā? Kā, jā. Kāpēc tieši saksofonu? Tāpēc, ka ar klarneti neviens ballītis nespēlē tā īsti. Viņš ir pārāk trausls, pārāk šaura skaņa, pārāk mazs, tas tonīts, tas tā vienkārši loģiski, jo saksofons arī ļoti populārs, vai ne? Kurš tad klarnetistu aicinās, tu teiksim, kādas ceremonijā spēlēt klarneti? Kāds jau aicinās? Nē, nevar jau būt, jā. Bet, saksofons, protams, ir daudz jaudīgāks visādās nozīmēs. No 1 līdz 10, cik ļoti patīk spēlēt? 10, tad jau es būtu senvetis mierā, ja man nepatiktu kaut kas. Nē, varbūt 9,5. Bet tam man būtu jāsaka, kas tad ir tie 5. Kāpēc ne? Nē, okay. Es varbūt tāpat neesmu arī aizdomājies, ko vēl es varētu piedāvāt to 5% vietiņā, bet... Nē, manā īsti ideja nav. Ir tādi saksofonisti, kas arī uzdzied, piemēram, vai spēlē kaut kādu ģitāru vai ko, bet
man šādi talanti, diemžēl, nepiemīt, tā kā, Jums patīk dziedāt? nē, galīgi nemaz. Kāpēc? Es nezinu, man liekas, ka man ir tāda tīzla kora balss, kad es nevaru, korista balss. Tas jau nav arī tik Jums kāds to pateica? Man tā liekas. Nevar bija kaut kāds ieraksts, kur man vienkārši, bija, teiksim, solists, vajadzēja kādu, kas iedzied beku, mazlietiņ kaut kādā piedziedājumā, bišķiņ piedzied kaut ko. Man piespied, kaut kāda, man liekas, krievalodīgais tas tusiņš bija, un es biju vienīgais, kurš latviski var kaut ko tur piedziedāt. Un tas producents pats krievs, tad vai neko tur nerunā pretī, ej un dziedi. Tad es iedziedāju, un tad tā producenta meita mazā pēc tam mājās, viņam, viņš bija uzlicis mājās paklausīties, tā meita bija teikusi, tēti, kas tas pa ēzeli tur dzied? Nē. Tas? Nevar būt tik šausmīgi. Tas ir vienkārši. Jā, tāds vērtējums par manu balss tembru brīnišķīgo. Tas labi. Nē, līdz Es nezinu, vai tas ir labi. Nē, tas nav labi, bet lai tiktu līdz ēzelim. Tad vienkārši ir cilvēki, kuriem droši vien nevajag labāk. Es domāju, tur katram ir savs dzīvnieciņš. Droši vien, jā. Bet, labi. Tā, jā. Oi. Ak, Dievs, es nevaru, fenomenāli. Mīlam sarunas. Bērniņos. Starp citu. Kā jums šķiet, lai spēlētu kādu instrumentu, ir jāpiemīt talantam, vai arī to var vienkārši iemācīties? Jā, grūts jautājums, jā. Oi, nē. Man liekas, ka, no talantam obligāti ir jābūt, bet tas, ka var iemācīties, arī ir fakts, jā. Vienkārši ir ļoti daudz, bet ir tāds cilvēks, kas pabeidz arī muzikas akadēmiju, piemēram, bet ļoti uzcītīgi un ļoti kārtīgi samācās un iemācās un visus eksāmenus spēja nokārtot, bet, dzīvē pa muziķu tā arī nekļūst, un tad ir tas, ka tā talantiņa droši vien ir mazāk, bet visādi var būt. Apmēram. Runājot par mūziku, ir kāds tāds mīļākais žanrs? Jā, droši vien, kad es klausos kaut kādu džez mūziku vairāk un Protams. džezrocīgu mūziku, tādu Tas bija gaidot. spēcīgāku, agresīvāku nekā varbūt klasisko džezu, bet tādu vairāk ģitāru džezu vai kaut kādu tādu, ko jūs varat iedomāties. Nē, skaisti. Un runājot vēl par mūziku, ir kā, es nezinu, ļoti bieži mūziķiem uzdod jautājumu, vai ir kāds mīļākais tāds izpildītājs, vai arī kāda grupa, kas patīk, ko tā biežāk klausās? Jāklausās jau viss kaut kas, un es domāju, ka nav īsti pareizi sēdēt un klausīties vienu izpildītāju. Ir kaut kas, ko kādu brīdi vairāk paklausās, pastudē, un tad es arī iesaku vienkārši klausīties visu kaut ko apkārt. Bija tāds viens blūza muziķis, kas teica, ka viņš pats neko citu nespēlē, kā tikai blūzu. Un tā, ka viņam šitādu jautājumu uzprasīja, viņš saka, es klausos vienalga, ko tikai ne blūzu. Tā kā viņš nekad neklausās to muziku, ko viņš pats spēlē. Tāda interesanta pozīcija. Klausās Bahu, klausās, klasisko muziku, moderno, akadēmisko muziku un pats pa klubiem spēlē blūzu. Interesanti tā. Ir interesanti padomāt, kāds ir, jā. Tad jāmeklē viss kaut kas apkārt ir cits, nevis tikai to, ko tu zini. Bet varbūt ir pie sirds kāds tāds. Kas pirmais nāk prātā? Es klausos saksofonistus, protams, Joshua Redman vai Chris Potter vai Michael Brecker. Tie ir tādi, kas vienmēr paklausīties, kaut ko pasmelties, bet, jāsako līdz, protams, arī jaunieši un jaunas grupas un viss kaut kas interesants notiek. Katru dienu kaut kādi jauni ieraksti un forši koncerti, jā. Cik vienkārši sanāk laika, vajag paklausīties. Es nezinu, vai būs iespējams īsti atbildēt šo jautājumu, bet jums ar kādu no šīs skolas skolotājiem sakrīt gaume kādos izpildītājos? Jā, protams, jā. Tas jau droši vien nebūs nekas baigi jauns, jo, kad mēs spēlējam, principā, vienā grupā ar Pēteru Liepiņu, Romānu Vendiņu,
reizēm ar Andri Buļķi vienā grupā arī, nu, tā kā Fantastiski. visi ir apmēram vienaudži un visi darbojās apmēram vienā tādā muzikas lauciņā. Tā kā gaumas, es domāju, lielā mērā sakrīt, jā. Nu jā. Vai jums ir tāda vieta vai pasākums, kur jūs gribētu uzstāties, vai jūs jau esat tur uzstājies? Mēs tas visu kaut kur uzstājies. Ai, Dieviņ, es nezinu. Nu, vienmēr jau patīk visādas tādas lielas arēnas un lielas slavenas vietas, jā. Nu, grūti pateikt, jā. Vai man tur būtu jābūt? Nu, tas ir interesanti, tas ir prestiži un visnotaļ, jā, bet nu, man bija tāds sapnis kādu laiku apakaļ, kad es spēlēju to mūziku, ko es spēlēju, droši vien, ka es nekādu nevarētu nokļūt uz Nacionālās operas skatuves. Tas likās, tā būtu ļoti interesanta pieredze un tāds, ķeksīts karjerā to varētu. Un tad pienāca brīdis, kad grupa Līvis svinēja kaut kādu savu jubileju, es neatceros cik gadu. Un viņi taisīja lielu koncertu ar Liepājas simfonisko orķestri uz operas skatuves. Man virgi uzaicināja nospēlēt savu instrumentālo skaņdarbu kā soliņu. Tā kā es ne tikai nokļūstu tā skatuves, bet es pat nospēlēju solo. Ādas jakā ar saviem toreiz vēl garajiem matiem un pilnu komplektu. Tā kā ļoti foršs tāds, jā. Ķeksītis sanāca. Ja tā kā reizēm izdodās kaut kādas sapnes tā pabīdīt, un tas arī piepildās. Tā kā, kas jums, tas bija tā kā jums kaut kāds stils, ka jūs gribējāt garus matus savu izaudzēt? Tas bija kaut kāds liekams stils, jā. Es zinu, man tēts arī stāstīja, viņš arī bija ar gariem matiem. Man opas arī bija tā kā. Man tāds arī viņa tā kā. Mēs visiem bija tā reāli gāri kaut līdz pleciem, kā minimums Man māte. bija ļoti gāri, man bija tāda Modīte. Kuram garāk, tas stilīgāks. Ne bez maz vai, jā. Jā, metāla koncertos šitā tā. Kratī galvu. Jā. Jā, nē, man patīk vienkārši arī rock mūzika ļoti, un tad līdz ar to es ļoti slēdzos klāt pie visādiem rockeriem un tā, un tad man tie mati, protams, ļoti labi piestāvēja, un ādas jaka un tā tālāk. Un forši, tas ir ļoti labi iekļaus, jo neviens cits saksofonists ar gariem matiem nebija. Līdz ar to man ļoti labi veicās. Jā. Nu jā, mums arī tā visādi jau tur ir gājis. Ak, Dievs, pat nerunā. Vajadzētu Pirmais, kas ienāk prātā, ir uzreiz eksāmens. Tas bija... 9. klases? Nē, 10. Viņam iedeva jaunu keyboardu, jaunu taustiņu. Keyboardu, jā. Jaunus taustiņus, jā. Nevis tos, uz ko viņš bija trenējies. Mēs spēlējām Hold the Line Toto, lai saprast dziesmu. Jā. Taustiņiem ir soliņš. Tad viņš iesāk dziesmu, un viņš nevar pie tiem taustiņiem pierast. Un viņš ir vairākas reizes mēģinu, mēs tur stāvam un skatos tāds, ak, Dievs. Nu jā. Nē, sagāja beigās, protams, bet tā kā, tās pirmās... Smieklīgi. Zin kā, man liekas, tā kā mums jutās, ka bija kaut kāds 5 minūtes pagājuši, lai gan reāli kaut kādas 40 vai 30 sekundes vispār pagāja. Kamēr šis apet. Minūte. Nu labi, minūte. Jā, tā gadās, un droši vien nav ko tur baigi pārdzīvot, tā ir dzīvi cilvēki un instrumenti, un galvenais jau tehnika, tieši tā, tev pēkšņi kaut kas neslēdzās, kaut kas neiet, ko tu vari izdarīt, jā, tā kā, paldies Dievam, tagad ir arī ļoti toleranta publika un audzināta, un neviens jau tev tur nesvilps un neko tur neteiks. Paldies tam. Tā ir jau, ka... Jā, mums teicu. Jā? Jā. Jūs tur bakstaties. Mums tur bija mazi komentāri, bet tas tā. Man šķiet, ka ātrāk vajag. Nē, lēnāk. Kāds teica, ka vajag ātrāk? Es dzirdēju tikai, ka lēnāk. Nē, lēnāk. Bet es zinu, kaut kas teica, man šķiet, ka ātrāk arī vajag. Viņi tur kaut ko sāk. Bija. Nu, cilvēki ir crazy brīžiem. Es vēl neesmu sākuši spēlēt. Spēlējiet ātrāk. Nē, lēnāk. Man šķiet, ka lēnāk vajag. Ai, Jā. tie bundzinieki ar tiem basistiem. Tas ir, okay. Tā ir dzīve. Dzīvietas priekš. Tieši tā. Starp citu, ja tu tagad nenodarbotos ar mūziku, kā tev liekas, ko tagad darītu? Brauktu traktoru.
Nu, tā arī visu dienu, visu nakti? Vai tikai visu dienu? Vai tikai visu nakti? Oi, nezinu, tiešām tas būtu gan grūts jautājums. Kādā krāsā būtu jūsu traktors? Nē, tas labs jautājums. Nu, Jā. Kāds būtu Kādā sapņu krāsā? traktors? Jā, tas ir Divas jau krāsas ir tikai sarkans vai zils. Nu, pagaidi, Varbūt bet zeltains. tam sapņu var būt. Krāsains, nezinu, varavīgs, Jūs kaut ko var izdomāt. Jā, melns balts, nu jā, visdrīzāk kaut kāds košs, jā. košs. Liels vai mazs? Gaišs, milzīgs. Milzīgs? Milzīgi, protams. Tā kā jāizceļās. Nu jā, Ja jau košs. tieši tā. Arī, jā. Piekrīt. Vai jūs nodarbojaties vēl ar kaut ko izņemot ar mūziku? Ko jūs brīvajā laikā darat? Kaut kādu hobiju, kaut kas tāds? Nu nē, nav laikam nekas tāds. Nu, mums ir vienkārši lauku mājas, kur, protams, ir miljons visādi mazo darbiņu, kas jāpadara. Un tāda nekā tāda nopietna nekā tāda aizraušanās īsti laikam nebūs. Un tā muzika jau paņem baigi daudz laika, jo viens ir, kas saistīts ar darbu, otrs ir, kas saistīts ar skolas darbu, un tad vēl visādiem draugiem un kompānijām, un tāpat arī brīvais laiks bieži vien sasaistās ar tiem pašiem cilvēkiem, ar ko tu kopā strādā. Nu, tā kā jā. Tā kā pārsvarā sanāk mūzika ir hobijs. Jā, Un nu, man darbs. ir tas ideālais variants, jā, tad, kad tu nodarbojies ar hobiju un saņem par to naudu. Jā, Nu, jā. tā. Tad to es arī jums novēlu, lai jums tā dzīvē Paldies. sanāk. Vajag. Starp citu, tev pašam ir sava grupa? Ne, noteikti ir, bet, nu... Jā, nu to varētu saukt par to džemarkestru, ko mēs spēlējam Romāns Pēters, es un Bondzinieks, ko jūs varbūt nezināt. Un no akadēmijas pasniedzējs ģitāras skolotājs Andrijs Ievsikos tajā grupā spēlē, un tā mēs spēlējam principā viņa mūziku. Jā, nu tā varētu būt savā ziņā mana, jo es vienkārši stāvu priekšā, runāju ar publiku, bet, nu, redz, mūzikas autors ir Andrejs, un tā kā tur tā diezgan tas balansiņš nevar īsti teikt, kurš tur ir, bet, nu, vienkārši tā sanāk, kad es stāvu priekšā un parunājos un tā. Nu labi, nu tagad tāds maziņš jautājums par sanāk iepriekšējo gadu. Tā kā, ko jūs domājat par to faktu, ka Emīlija grupas mēģos visu laiku smējās? Drausmīgi, nu tas ir vienkārši drausmīgi. Tāpēc, ka vienkārši nav demoralizē visu to procesu, darbu procesu, un, nē, vienā ziņā tas ir jautri, forši, bet otrā ziņā, ne, ja to būtu kāds spēks, kas varētu apturēt, tad vēl tas būtu normāli, bet kad tas sprūk vaļā, tad tas ir neapturams pasākums. Man emocijas nāca ārā. Nē, tas ir tik smieklīgi, tāpēc sanāk, mēs gribam kaut ko iesākt, vai ne? Es paskatos, tu esi vienkārši pilnīgi sarkana, tu ņīrdz pie sevis un tu neko nevari nospēlēt. Saku tomāts. Kā? Tomāts, Nu, kā visi Emīlija aizgāja saka. tomātā. Pilnīgi. Visu salaidi grīstā tomātiem. Bet labi, šogad ir daudz labāk. Fakts. Paliec Es domāju, ka mums vecāk mēģi vienkārši. nebija Pat Emīlija pusgadu. paliek vecāk, izrādās. Es arī palieku vecāka. Jā. Nē, nu, tas taču nav slikti, protams, vajag parēkt un izpriecāties Protams, un protams. pasmieties, tas taču tikai forši. Nu jā, bet kā tas ir būt par grupas skolotāju? Nu, nav viegli īstenībā, jo, redz, man kā saksofonistam nav ģitāras lieta, man nav basa, nav klavieres, es arī tur kaut ko klimperēju tā knapi, ja, tā kā man ir grūti īstenībā. Es esmu labi tagad jau daudzus gadus, nu, mēģinu to darīt, un ir kaut kāda pieredze, bet, un forši, kad ir baigi atsaucīgie jaunieši, kas paši atver savas tablatūras un atrod kaut kādas vai akordiņas vai ko kā spēlēt, bet es domāju, ka, teiksim, tādam ģitāras skolotājiem ir daudz vieglāk. Jā, viņš paņem, pademonstrē parādu uzreiz, bet varbūt, kad ir laba pieredze arī tiem jauniešiem, kuri atrod un paši risina un paši uztais kādu lietu mēģīt un izrunā, kā ko spēlēt. Tā kā, nu, forši es domāju, ka tas tā likumsakarīgi. Tas rezultāts jau beigās sanāk. Galvenais rezultāts. Nu, īstenībā, jā. Jā. Vai jums ir kādi topošie koncerti tuvākajā laikā? Jā, kaut kas jau ir, ko es varētu tagad tādu paziņot. Nu, jā, man ar to Big Al and Jokers, tas rock'n'roll grupiņa, kas mums ir, to mēs spēlējam šobrīd Nacionālā teātrī. Tas ir tas Ir kāds lieliskais Gatsbys, jā.
tāda ļoti krāšņa izrāda ar dzīvu, orķestru var teikt, jā, jo mēs esam liela grupa. Tā kā tas ir tāds interesants, un tad mums būs maijā tieši tai grupai, savi koncertiņi, daži, 2 vai 3 varbūt. Tad visādi tur projektiņi, ko es tagad, nav man tāda baigā plāna, bet katru nedēļu kaut kas notiek. Nav tāds ar Big Bandu, man ļoti patīk Big Bandu dažādas programmas, jā, ar Mirāžu džeza orkestru. Tad vasarā es spēlēšu ar to savu grupiņu, ar džem orkestru, tas jau arī skaidrs. Tā kā jādarbojas tikai, jādod virsū. Motivējušies teksti, jādod tik virsū. Laidīsies prom no jums? Man pusēs pateica, ka viņiem jābūt, viņi aizies, nevien nebūs. Tādi jau ir tie mūziķi. Paldies jums visiem par klausīšanos, un paldies Zintim Žvartām par to, ka viņš atrada laiku ar mums parunāties. Lai jūs uzzinātu jaunākos skolas notikumus, tad mūs var atrast. Tātad Instagramā mūs var atrast ar maziem burtiem rakstot R45VSK apakšvītra SP. TikTokā var atrast arī viss ar maziem burtiem R45VSK apakšvītra SP saruna bēniņos, un viss ir bez garumzīmēm. Un Facebookā var atrast ar lielo tātad Rīgas 45. vidusskolas skolēnu pašpārvalde. Un paldies jums visiem! Sarunas bēniņos!